Esiet sveicināti šajā brīnišķīgajā sestdienas dienā. Aleluja! Šodien ir laiks, lai būtu kopā ar Jēzu. Un šodien ir vislabvēlīgākais laiks, lai mēs viņam sekot. Un šodien nav vajāšanas, bet šodien ir žēlstības laiks. Un mēs šodien dzīvojam no viņas žēlstības. Mēs šodien dzīvojam viņas žēlsirdībā. Un mēs dzīvojam šodien uzvarā. Amen. Un mēs ejam no ticības uz ticību. Mēs ejam no spēka uz spēku. Mēs ejam no spožuma uz spožumu. Un mēs dzīvojam tajās svētībās, ko Jēzus ir atnesis vairāk kā 2000 gadus atpakaļ. Mēs šodien dzīvojam viņa gaismā. Un Jēzus ir vakar, šodien, tas pats un mūžīgi. Un mēs viņu varam piedzīvot. Un mēs varam viņu sastapties, un mēs varam viņu vienkārši just viņa klātbūtnē un iet kopā ar viņa klātbūtni katru dienu. Paldies Dievam! Un šodien es lasīšu no Jāņa evaņģēlijas 11. nodaļa no 17. panta. Tātad no 17. panta līdz 27. pantam. No 17 līdz 27. Kad Jēzus tur nonāca, viņi to atrada jau 4 dienas guļām kapā, tātad Lācaru. Bet Betānija bija netālu no Jeruzāles, apmēram 15 stadijas, un daudz jūdu bija atnākuši pie Martas un Marijas, lai mierinātu viņu par viņas brāli. Marta dzirdējusi, ka Jēzus nāk, izgāja viņam pretīm, bet Marija palika mājās sēžot. Tad Marta sacīja: Jēzum, kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris. Bet arī tagad es zinu, ka visu, ko tu no Dieva lūgsi, Dievs tev dos. Jēzus viņai saka, tavs brālis celsies augšām. Marta viņam saka, es ticu, es zinu, ka viņš celsies augšām, kad miroņi celsies augšām pastarā dienā. Jēzus viņam sacīja, es esmu augšām celšanās un dzīvību, un kas man tic dzīvos, ja arī tas mirs. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirst nemūžam, vai tu to tici? Viņa saka, jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus Dieva dēls, kas nācis šī pasaulē. Un kam jānāk šī pasaulē? Kas ir nācis šī pasaulē un kam jānāk šī pasaulē? Āmen! Halleluja! Un tad Jēzus jau, viņš nāk atpakaļ, ja? Tad Jēzus nonāk atpakaļ un Lācars jau 4 dienas gulēja miris kapā. Bet Betānija, bet netālu no Jeruzāles, apmēram 15 stadijas. Un daudz jūdi bija atnākuši pie Martas un Marijas, lai mierinātu. Jo Lācars bija miris. Un Marta dzirdējusi, kad Jēzus nāk, izgāja viņam pretī, bet Marija palika mājās sēžot. Un Marta sacīja Jēzum, Jēzu, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris. Bet tagad es zinu visu, ko tu no Dieva lūgsi, Dievs tev dos. Ja tu, Jēzu, būtu bijis šeit, manā dzīvē nebūtu noticis tas un tas un tas un tas. Es ticu, ka Jēzus Kristus viņš ir visur esošs, un viņš ir visur klātsošs, un viņš ir šodien dzīvs mūžīgi mūžam, jo viņš ir augšām cēlies un dzīvs. Un tajā laikā viņš bija ierobežots miesā, bet šodien viņš ir debesīs, un sēž pie Tēva labās rokas, un viņš ir visur esošs, un visur klātsošs, caur svēto garu. Viņš ir klātsošs tavā dzīvē, atver savu sirdi viņam. Un Marta saka, visu, ko tu lūgs no Dieva, Dievs tev dos. Amen. Un Jēzus viņiem saka, tavs brālis celsies augšām. Un Marta saka, es zinu, ka viņš celsies augšā, tad, kad mirušie celsies pastarā dienā. Un tad Jēzus viņam saka, es esmu augšām celšanās un dzīvību. Jēzus Kristovā dzīvē, viņš ir augšām celšanās un dzīvību. Un Jēzus Kristus augšām celšanās spēks darbojās tavā dzīvē. Amen. Tu esi augšām celts no visiem saviem grēkiem, no visu to, ko tu esi darījis tavā dzīvē, tu esi augšām celts jaunai, atjaunotai dzīvei kopā ar Jēzu.
Un tu to vari saņemt, ieaicinot Jēzu Kristu savā sirdī. Saka, Jēzu, piedod man manus grēkus. Piedod, debesu Tēvs, es nāku pie tevis, Jēzus Kristus vārdā. Piedod man manus grēkus. Jēzu Kristu, ienāc manā sirdī, šķīstī mani, mazgā mani, tīri mani, Jēzu, nāc manā sirdī. Ar šo dienu mana dzīve pieder tev, Jēzu. Tu esi mans kungs, tu esi mans glābējs. Es tev lūdzu šinī brīdī, Jēzus Kristus vārdā, piepildi mani ar svēto garu. Vadi manu dzīvi, mana dzīve pieder tev. Katrs, kas piesauks Jēzus Kristus vārdu, taps izglābts, sauc, Jēzu! Ienāc manā sirdī, esi mans glābējs, esi mans Dievs, un tu tiksi izglābts. Es esmu augšām celšanās un dzīvība, Jēzus saka, ja kas man ticas dzīvos, ja arī tas mirs. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, ik viens, kas dzīvo, kad tu dzīvo, tad, kad tu ej kopā ar Jēzu, un Jēzus saka, ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirst ne mūžam. Tu nemirst ne mūžam, ja tu dzīvo un tu tici Jēzum Kristum, tu nemirst ne mūžam. Alleluja! Viņš saka, jā, kungs, es ticu. Viņa saka, jā, kungs, es ticu, ka tu esi Jēzus Kristus, kam jānāk šī pasaulē, kam jānāk tavā un manā dzīvē, lai mūsu dzīves izmainītos. Amen! Slava Dievam! Es katru dienu pateicos par to, ka Jēzus Kristus ir ienācis manā dzīvē, ka viņš ir izmainījis manu dzīvi, ka viņš ir izmainījis manu ģimeni, ka viņš strādā manā dzīvē, ka es varu viņam kalpot, kad viņa vārds mīt manā sirdī, ka viņa vārds mājo manā dzīvē, un kad es viņu pazīstu, tas ir vislielākais prieks, un es pateicos katru dienu, kad es pazīstu Jēzu Kristu, ka es pazīstu viņa gaismu, ka es varu dzīvot viņa gaismā, kad es varu paļauties uz viņu, jo ne uz neko es nevaru paļauties. Bībelē teica, ka nolādēt skaties, kas paļaujas cilvēkiem. Ja, tad cilvēki man nevar palīdzēt, man var palīdzēt Dievs. Kā psalmā rakstīja, citiem tur spēks kara rati, ja, citiem zirgi, bet mēs esam stipri ar Dievu vārdu. Un mēs varam citiem vārdiem teikt, citi tur stipri ar naudu, ar kaut kādu, to, ko cilvēks liek kaut ko uz sevi, kaut kādu pamatu, kaut kādu laicīgu pamatu, bet mēs šodien liekam savā dzīvē garīgs pamats. Amen. Un ka Jēzus saka, kā apostols Pāvils saka, ja, caur svēto garu, svētais gars runāts apostola Pāvils, citu pamatu mēs nevaram likt savā dzīvē, kā tikai Jēzu Kristu. Un uz šo pamatu mēs ceļam namu. Amen. Un mēs ceļam namu savā dzīvē. Slava Dievam. Esiet svētīgi, ceļat pamatu uz Jēzu Kristu. Un katrs, kas dzīvo un tic viņam, nemirst ne mūžam. Jēzus Kristus ir augšām celšanās un dzīvība. Jēzus Kristus vārdā. Amen.